Pēc ilgāka pārtraukuma šā gada oktobrī Jelgavas novada doma atkal aktualizēja jautājumu par kultūras namu iegādi, šoreiz gan tikai cerot iegādāties pusi no ēkas. Pie aizdevuma gan neizdevās tikt, jo, kā norāda Finanšu ministrija, pašvaldībām aizliegts iegādāties mantu par acīm redzami paaugstinātu cenu, bet kultūras namu novērtējums ir 2,5 reizes zemāks par īpašnieku prasīto summu 569 000 eiro. Bet, ja mēs sasparosimies un nolemsim būvēt jaunu kultūras namu par kādiem 2 miljoniem, mēs dabūsim aizdevumu momentā. Par dažiem 100 000 aizdevumu nevaram dabūt. Saka, mans izšķērdēšana. Kur ir mans izšķērdēšana? Ministrijas atsūtītajā vēstulē gan iespēja saņemt aizdevumu nav noraidīta pavisam, bet pašvaldībai detalizēti jāizvērtē visus iespējamos variantus kultūras nodrošināšanai un to izmaksas. Bet līgums ar kultūras namu īpašnieku beidzas jau pēc 3 mēnešiem. Vadāsim cilvēkus uz blakus namiem, lai izmantotu šo iespēju. Cilvēki varētu nodarboties ar pašdarbniekiem un mēģināt visus sniegt koncertus. Protams, tās būs zināmas nērtības un izdevumi, papildus izdevumi nāks gan novadam. Viens no Lielvircavai tuvākajiem tautas namiem ir nepilnus 10 km attālajā Vircavā, bet, kā stāsta vadītāja, noslogojums vakar pusē jau tā esot liels, bet Lielvircavas skolas telpas, kas atrodas vistuvāk pašreizējai vietai, brāķē kolektīvu vadītāji. Mūsu kolektīviem, diemžēl, tas būs ļoti bēdīgi, lai mēs mēģinātu kaut kur citur. Tas vispār nav iespējams, ja skolas zāles ir nepiemērotas pilnīgi dejai, ja ir milzīga akustika un atbalsts. Savukārt senioru deju kopas dāmas satraukšās, ka cilvēki nebūs ar mieru braukt uz mēģinājumiem tik tālu un kolektīvi vienkārši izjuks. Diezgan daudz mums ir arī mēģinājumi un kopā sanākšanas, tā kā obligāti ir vajadzīgs savs kultūras nams. Pašvaldības vadītājs atvainojas pašdarbniekiem un cer, ka jautājumu izdosies atrisināt. Šobrīd gan vēl tiekot apsvērts, vai izpildīt ministrijas uzdoto mājas darbu un mēģināt vēlreiz, vai tomēr sākt jaunu tautas namu projektēšanu uz pašvaldības zemes.